Šajā raidījumā stāstām par labām idejām un paveiktiem darbiem Gulbenes novadā. 2007. gadā izveidotā biedrība Sataka koordinē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 4. asas programmas līderu projektu izstrādi un realizāciju. Kopš 2010. gada no 233 iesniegtajiem ir apstiprināti 113 projekti. Šoreiz ar vairākiem projektiem iepazināmies Gulbenē, Daugstu un Litenes pagastos. Gulbenes kultūras centra direktors demonstrē, kā skan jaunā tūba, viens no instrumentiem, kas tika iegādāti ar līderu programmas atbalstu. Līdz ar to kultūras centra orķestris tika arī pie jaunas eifonijas un ksilofona. Praksē šie instrumenti jau spēlēti, bija bērnīša svētki tikko, pirms tam bija pilsētas svētkos arī jau spēlējām. Mēs priecājamies, mums vēl cits instruments ir, kas zem dziesmu svētku finansējuma, mēs beidzot dabājam dziesmu svētkos balvu fondu. Un tur mums arī baritons saksofons vēl nopirkts, arī tāds dārgais instruments lielais, ko nepirktu. Tāpēc šogad mums veiksmīgs instrumentiem sākām ar Sateku un pēc tam tikām vēl pie instrumentiem. Egons Kliesmets rāda arī, kādi izskatījās instrumenti, kurus nu jau nomainījuši jauniegādātie. Saņurcīti, un tie bija padomjas laika, teiksim, tur bija Sanktpēterburgas instrumenti un Kievas rūpnīca ražoja šos instrumentus. Un tie, jā, tādi savādāki. Tā ka nebija tā skaņa, ja tik labā pa skaņu it kā nevarētu sūdzēties, bet tas vizuālais viss kopēji, bišķi to skatu bendē tam orķestrim, ka iziet tāds. To varētu tādā retro orķestrī, ka tur pazīmēties, atrādīties kaut kā savādāk, tad jā. Tagad ir spoži un skaisti. Ne, un skanīgi, un silafona mums vispār nebija. Tas ir, mums vienkārši piesaistījām meiteni, un mums aizņēmāmies uz skatu, uz visu mēs aizņēmāmies silafonu konkursam. Dotajā brīdī nopirkam, tagad mēs paši varam izmantot un domāt. Skaņdarbus izvēlēties, kas varbūt, kur jau vairāk silafons iekšā. Gulbenes kultūras centra orķestris darbojas kopš 2002. gada. Mums vadītājs ir Jolants Anģels, viņš mums lieliski strādā, mums arī labi panākumi svētkos. Mēs esam dabūjuši 2., 3. pakāpes diplomus dziesmu svētkos savās grupās. Kā piedalāmies tur katram orķestrītam pēc viņa spējām ir grupa, kurā viņš startē. Spēlē tad vietējie Gulbenes? Vietējie Gulbenes, dažs novada piebrauc. Spēlēt griboši spēlē muziķi, tas nav varu piespiest, to nevar piespiest to. Jo pašdarbība ir, tur algu nemaksā, un tur pašam jābrauc, jānāk, jāatrod laiks mēģinājumam, izbraucieniem, koncertiem. Tas tāds. Bet ir cilvēki, kas to grib? Ir. Ir, jā, pastāv. Jā. Arī jaunatnē nāk, mainās. Aiziet, cits aiziet studēt, cits nāk vietā. Nav, it kā pārāk problēma, nav pamat sastāvu varam uzturēt orķestri. Arī Daugstu pagasta Staru kultūras nams šovasar ticis pie ilgi gaidītām lietām – apskaņošanas aparatūras, 7 mikrofoniem un to statīviem, kā arī skaņu pults. Esam jau paspējuši izmantot, neskatoties to, ka liela daļa jau esam bijuši atvaļinājumos, bet mums bija bērnu radošā nedēļa, kur vadīja biblioteka mūsu un kopā ar skolu. Un bez šaubām jau tika aparatūra izmantot sakarā ar to, ka bija brīvais mikrofons un varēja bērni dziedāt un paši vadīt rotas
rotaļus, un katrā ziņā tas visiem tādu ļoti lielu prieku radīja. Un protams, arī uztaisīt savu disenīti un katram pamēģināt, kā viņš kā dīdžejs darbojās. Tātad tas bija nākošais, tad man bija portfelīšu svētki, un, protams, kas ir pozitīvs visā šajā, ko es gribēju pateikt, kāpēc mēs tik ļoti gribējam. Jūs redzēt, mums ir liels kultūras nams, mēs esam tuvu Gulbenei. Un bez šaubām, ka bieži vien visa novada svētki tiek blakus tuvākajos klubos arī aizvesti, tā mums strādā kultūrā. Un man ļoti gribējās, lai arī pie manis būtu šie pasākumi, novada pasākumi, vai teātris svētki, vai sadancis, vai kora dziedāšana vēl. Un šī aparatūra ir ļoti nepieciešama, sevišķi dejās, sadančos. Jo tas ir tas, ka aparatūra uz stabili uz vietas nav jāvadā, ir savs cilvēks, kas strādā. Un līdz ar to tas man ir tādu ļoti lielu prieku, jo arī novada svētki varēs ienākt mūsu mājās. Pasākumi tiek rīkot arī kultūras nama pagalmā, kur atrodas Zābeļu dārzs. Mēs strādājam pamatā uz saulgriežiem, uz šīm visām mūsu tradīcijām, un tas notiek ārā. Un tad ir ļoti grūti. Labi, man ir liela balss, skaļa, es varu, bet pārējie, kas runā, viņiem un tā vadīšana un mūzika, kad ir likta, tā ir pavisam cita lieta. Un tas man ļoti priecē. Tūlīt pat būs 27. mums būs Miķeļdienas lielais pasākums Zābeļu dārzā, kurā atkal tiks viss izmantots. Tanī pašā dienā jau no rīta būs futbola sacensības Daugavas skolā. Ja es gribu pateikt, ka šī aparatūra netiek izmantota tikai man kā kultūras namā, bet arī mūsu pagasta skoliņā. Jau tagad 1. septembris bija, un arī, protams, ka tomēr tiek izmantots, kur bērniņi runā, bērniņi saka, bērni dzied. Tā jau ir, kad cilvēku uzmanība ir vairāk, ka viņš dzird, ko kāds saka. Un, ja ir šī aparatūra, tad katrā ziņā tas ir milzīgs ieguldījums un ieguvums milzīgs. Kultūras namā 4 gadus darbojas arī bērnu vokālā studija, arī viņi nepacietīgi gaida, kad varēs dziedāt jau pie mikrofoniem. Es viņiem teicu, jūs mikrofons nedabūsiet, jo vēl viņi nebija, bet mācīsimies dziedāt. Un tas bija man tāds, kā saka, katrai medaļai savu pusi. Nebija mikrofoni, mācījāmies dziedāt. Tagad būs mikrofoni, jo mēs mākam dziedāt, un es viņus varu laist uz skatuves pie mikrofona. Un tas mani priecē. Savukārt Gulbenes 2. vidusskolā skolēni tikko tikuši pie jauniem tautas tērpiem. Projektu to iegādēja realizējusi biedrība Savi ļaudis. 7 gadus mēs lolojām ieceri vecāko klašu skolēniem iegūt tautas tērpu komplektus. Un startējot Satekas izsludinātajā līderu programmas konkursā, mūs pēc neilgas gaidīšanas aplaimoja prieka vēsti, ka mēs varam iegādāties 20 meitenēm, 20 zēniem jaunus tautas tērpus. Protams, mēs uzsākām aktīvu darbu, sadarbojamies ar Tautas daļmata studijas sakša vadītāju Birutu Akmentiņu, ar Gulbenes novada skolēnu tautisko deju kolektīvu virsvadītāju Edīti Ķikusti un noskaidrojām, kas būtu vispiemērotākais Gulbenes novada jauniešiem. Tad atradām senos vēsturiskos latju rakstus un, protams, pieturējāmies pie Gulbenes novada rakstiem. Un mums ir trāpījies tā, ka gan vainagdziņi, gan brunči, gan jostas ir ar Vecgulbenes rakstiem. Tas droši vien būs mūsu lepnums. Citiem varbūt tie šķiet netik jautri, bet kopā ar sarkanajiem vainagdziņiem ceram, ka svētkos mēs būsim gana koši. Skolēni iepriekš uzstājās tautas tērpos, kas bija gādāti dažādos veidos. Būtiski tas, ka šī skola un šeit apkārt pulcējas daudzu kultūru cilvēki. Šeit ir koncentrējušies arī citas kultūras cilvēki no novada, jo mūsu skola kādreiz ir bijusi domāta Krievu apmācībai, bet jau vairākus gadus tā ir latviešu skola. Un mēs varam lepoties patiesībā par to, ka daudzu ģimeņu, kurās varbūt ikdienā mēs runājam Krievu valodā, bērni dejo tautiskās dejas. Šobrīd mums ir 4 kolektīvi, dažreiz pat mums ir 5 kolektīvi. Un ir brīži, ka vairāk kā 100 skolēni zālē dejot kopā tautiskās dejas. Un par to mums būtu tāds vislielākais lepnums. Vēl mums ir lepnums, ka beidzot tautas tērpos varēs ieterpties arī
cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo mūsu skolā tādu arī ir daudz. Mums ir speciālās izglītības programma, kura arī uzstājās dažādos pasākumos. Un prieks, ka vecāki skolas absolventi ir papūlējušies uzrakstīt projektu un iegūt šos līdzekļus tautas tērpiem. Mums ir citi tautas tērpi, bet šie tautas tērpi ir gādāti gadu gaitā. Jo mēs jau uzsvērām arī dažādos projektu pieteikumos, ka šeit visi tērpi atmodas laikā ir bijuši jāgādā no jauna. Latvisko tērpu šeit nav bijis. Un tāpēc visi brunči ir lienēti no citām novada skolām, ir vecāki šuvuši paši, adījuši zeķes paši, valnīši adīti paši, vecāki ir pirkuši pastalas. Mēs jau, protams, esam lepni, ka mums beidzot būs ādas kurpes, ādas pastalas. Ādas pastalas jau vienmēr bijuši, ādas kurpes gan zēniem, gan meitenēm. Priekšā mēs vēl sapņojam par ādas zābakiem, par meiteļiem zēniem un par varbūt cilindriem zēniem, bet tā ir mūsu nākotne. Droši vien gaidīsim jaunas iespējas. Tā kā mācību gads tikko sācies, tad pagaidām rit vēl pirmie deju kolektīvu mēģinājumi. Taču jau oktobra beigās skolā plānots tradicionālais danču vakars ar skolānu, vecāku un citu interesantu piedalīšanos. Un, protams, nākamgad Gulbenes 2. vidusskolas audzēkņi jaunajos tērpos varēs dejot skolēnu dziesmu un deju svētkos. Bet no mūzikas un kultūras pie sporta. Gulbenē darbojas kickboksa spēka vīru powerliftinga sporta klubs un īstenojot 2 projektus, Gulbenes sporta centrā izvietota 4 statīvi un to aprīkojums spēka 3 cīņai, kā arī iegādāta cita veida sporta inventārs. Mēs esam realizējuši 2 projektus. Pirmajā projektā mēs realizējam vienu spēka 3 cīņas statīvu ar olimpisko svara stieni un svara ripām uz 400 kg. Kickboksa inventāru un spēka vīru metāla baļķus, 2 gabalus. Otrajā projektā mēs realizējam spēka 3 cīņas statīvus, spēka 3 cīņas svara stieņus un svara ripas uz arī 400 kg. Pielietojums šim inventāram ir gana plašs, gan ikdienā, gan rīkojot dažādas sacensības, arī Latvijas čempionātu spēka 3 cīņā. Gulbenes KSP sporta klubs šeit darbojas jau 5 gadus. Pa 5 gadiem mēs esam arī ļoti daudz ko izcīnījuši Latvijas mērogā un sasnieguši. Tagad arī, teiksim tā, nodarbojamies arī ar brīvās cīņas attīstību bērniem. To arī esam pieslēguši sporta klubam. Šogad jau mēs esam pirms termiņa izcīnījuši kārtējo Latvijas kausu spēka 3 cīņā. Esam jau 4-kārtējie Latvijas kausa ieguvēji. Vienā gadā palikām 2. Ir ļoti daudz mūsu audzēkņi, kas ir sporta meistarus izpildījuši, ir Latvijas čempioni, ir Latvijas rekordisti tieši spēka 3 cīņā. Tā kā attīstamies, darbojamies un visu priekš jauniešiem. Ir jauniešiem, tad ir interese. Interese tagad ir ļoti liela. Ļoti liela interese un vēlēšanās ir viņiem nodarboties, jo ir motivācija, teiksim tā, viņi redz tos, kuri jau kaut ko ir sasnieguši. Piemēram, spēka 3 cīņas sporta veidā, tas ir, viņi to savu robežu neredz, jo tur ir tā ķermeņa iespējas ir ļoti lielas, tikai jāprot tas viss izmantot. Un, kad viņiem tas progress notiek pamazām, tad viņi arī ļoti spēcīgi visu to cenšas pierādīt viens otram, kurš to ir spēcīgāks. Un tad arī viņi attīstās. Un arī disciplīna viņiem uzreiz ir cita. Sports ir pats par sevi. Tie cilvēki, kas nodarbojas ar sportu, viņi ir disciplinēti, viņi ir kulturālāki un neaizraujās ar kaut kādām sliktām lietām, dzeršanām, smēķēšanām, narkotiku lietošanām un tā tālāk. Trenēties un gūt sasniegumus šeit iespējams dažādās jomās. Ir, protams, spēka vīri. Mums lejšaunieks Andris, kas arī attīsta tos spēka vīrus, pats arī šur tur startē un darbojamies arī tajā. Un ir arī brīvā cīņa, kur mums ir ļoti labi tagad panākumi. Jau 3 gadus attīstam brīvo cīņu. Bērni braukā uz starptautiskajām sacensībām uz Igauniju, izcīna medaļas un tā kā attīstība notiek. Un arī, teiksim tā, paldies ka ir tāda iespēja piedalīties projektos, ka mēs arī varam kaut ko iegādāties pa Eiropas naudām. Sporta klubā gaida, kad atkal būs iespēja rakstīt projektu, jo ir vēlme iegādāties brīvās cīņas paklāju. Tas nepieciešams, lai radītu labākus treniņu apstākļus bērniem.
Litenes pagasta zemnieku saimniecībā Skudras realizējot līderu projektu ierīkot artēziskā aka, kas krietni vien atvieglo aitu ganāmpulku apgādāt ar dzeramo ūdeni. Ūdens tagad nāk no 65 metru dziļuma. Praktiski tas, cik es saprotu, tas ūdens daudzums ir gana neierobežots mums. Ja, šeit ir, man bija visu laiku aka parastā, bet, kad bija sausāks laiks vasarās vai ziemā augsts laiks, tad aka bija sausa, nebija ūdens jāved klāt bija. Un šeit, kad urba šo urbumu, tad apakšā ir pāri pa 30 metri ir smilšu slānis. Protams, ka tādā smiltī ūdens neturās. Saimnieks arī stāsta, ka līdz šim tomēr bijušas diezgan lielas problēmas ar lopu dzirdīšanu, it īpaši vasarās. Tanī brīdī, teiksim, kad ir tas karstais sausais laiks, tad arī dīķī tas ūdens paliek tāds, ka viņas nedzer. Vienkārši man ir muca piekabē, tika vests no citā dziļurbuma tādās gadījumos, lai viņam ir. Šobrīd Skudru saimniecības ganāmpulkā ir ap 50 aitām. Sākās tā. Bija tur tāda zema vieta, tur nevar neko iesēt, neapļaut. Un gribēju paņemt 2 jērus, lai pavasaru viņi noēd to zāli. Un tam man iedeva 2 grūsnes aitas. Un tā patreiz ir jau pie 50 galvām. Jau no sākuma aizgāja tas tikai tā, un tagad jau sāk veidoties jau kaut kāda saimniecība. Jā, ir arī, teiksim, vairāk jau tur aiz meža tiek, ir jau tādi sasēti zālāji, graudi tika nokulti, tur būs jau ganības, kur ganīties un varēs vēl paplašināties. Tā kā redzat perspektīvu tā aitkopībai šai pusē? Es tā ceru, ka būs. Jā, kad būs kaut kāds vairāk. Būtībā viss jau uz atbalstiem tikai. Ja būs atbalsts, teiksim, par katru to aitu māti, tad ir tā, teiksim, ražojot tikai priekš gaļas, patreiz nav tas. Tas ir, teiksim, kas ir kautuves, tur, kur uzpērk, maksā gana mazu cenu. Teiksim, kur ir kooperatīvi, kur ved prom uz Vāciju, tur arī savas problēmas, tur vajag stipri lielāku ganāmpulku, lai var nodrošināt to kravu. Ja man tur ir 10 lopiņi jāizved 100 km vai 200 km līdz savākšanas punktam, kamēr tur atkal kamēr tiek līdz Vācijai, tur jau viņiem ir stresā, viņi ir pazaudējuši no sava svara daudz. Tāpat vairs nesanāk tas izdevīgums tik liels. Tad ir ļoti lielai saimniecība, lai var saimniecībā uzkraut to kravu un vest projām, tad jā. Bet, teiksim, tādiem maziņiem ir vairāk, vietējam tirgum jāstrādā un jācer uz atbalstu. Aldis Dukurs arī atzīst, ka šķirnes saimniecību veidot neplāno, jo tam neredz perspektīvu. Latvijā šķirnes saimniecību ir jau pietiekoši daudz. Tik daudz to šķirnes dzīvnieku nevajaga. Ir jāaudzē viņi priekš gaļas, ja? Tā kā man, teiksim, ir jāiegādājās tas, šķirnes teķis, visu laiku jāatjauno, lai tie gaļas lopi veidojas tādi normāli, bet man viņi nav jātaisa kā šķirnes saimniecība, ja? Jo vienkārši tos šķirnes dzīvniekus jau arī nav kur pārdot. Ja viņus pārdot gaļā, tad, nav īsti jēga viņus tur audzēt kā šķirnes dzīvniekus. Protams, tas ir jāizvēlās, ir tādas šķirnes, kas ir kvalitatīvāk tā gaļa un viss pārējais, bet grūti jau tā pateikt. Ir visādi, ir, teiksim, dzīvnieks, kuram ir tā gaļas, tas stipri lielāks tas iznākums, kad viņu nokauj, bet atkal ir visādas problēmas, vairāk slimo un viss cits atkal ir grūtāk atkal saimniekot. Ja? Man, teiksim, patreiz ir Latvijas tumšgalvainā, viņa ir gana tāda dabīgiem apstākļiem piemērota diezgan labi aita. Viņa var dzīvot arī ārā, var palikt pa nakti un viss, bet ārā neatstāja, jo bailes no klejojošiem suņiem un tādām lietām. Pa nakti dzenam kūtī. Turpat Litenes pagastā saimnieko arī bitenieks Juris Prokofjevs, kurš izmantojot līderu programmas atbalstu iegādājies bišu mājas aprīkojumu un pavisam īpašus Latvijā vēl neierastus langstrotu tipa stāvstropus, kas ļauj strādāt efektīvāk un iegūt krietni vairāk medus, kā dravojot ar pie mums ierastajiem stropiem. Šādus stropus Juris pirmoreiz ieraudzījis pie kāda Igaunijas bitenieka. Apskatoties, kā viņš to dara, un es sapratu, ka tas ir tas, kas tiešām izdomā cilvēkam, lai vieglāk var strādāt, visu izdomāt, visu izplānot, jo šeit nav ne
dažādu rāmīšu izmēru. Jā, te viens rāmīts gan peru telpai, gan medus telpai, gan nukleusam, gan atdaliņam. Tur nav jādomā, vienkārši viss. Viņš kā tu vari nolikt, ņemt jebkuru korpusu un likt jebkurai saimē, nedomājot, vai tur der vai neder, vai tas ir tas vai nav tas, tev viss der visam. Projekta ietvaros iegādāti kopumā 550 korpusi, kas ļāvis palielināt bišu saimju skaitu, un nu to ir ap 150. 2 gadu laikā iecerēts arī šo skaitli dubultot. Strādājot ar šiem stropiem, 300 saimes itin mierīgi varot apkopt viens cilvēks. Vien medus sviešanas laikā vajag kādu palīgu. Mēs varam mierīgi pārvietot dravu. Viens pats cilvēks var atbraukt, noņemt medus korpusus nost, aizvest projām, un tad otrā dienā mēs vienā korpusā visu saimi aizvedam tur, kur ir virši, pļavas, medus, mešs vai vēl kaut kur to, ko mēs gribam iegūt. Pieņemsim, pieprasījums, pasūtījums uz nākošā gada rapšu medus. Tieši pārvedot bites un meklējot labākās ganības labvēlīgos laika apstākļos, šie stropi ļauj no vienas saimes sezonas laikā iegūt līdz pat 150 kg medus. Juris pārliecinājies, ka tas ir iespējams. Paši šogad no jaunām saimēm vienā vietā mums sanāca 110 kg iegūt, kas pierāda to, ka, ja visu dara pareizi, tad var tikai jāstrādā. Juris demonstrēja, kā vairākas bišu saimes savākt vienā korpusā, lai tās vieglāk pārvadāt. Lai bites nonāktu visas atpakaļ tur, kur mums vajag uz ziemu vienā korpusā, mēs noliekam šitādu bišu medēju un saliekam atpakaļ, kas notiek. Ar šo esmu tuvāk parādījuši, ar šo bitenieki viņu pazīst. Bites nejūt bišu mātes smaržu un nomāk lejā visas bišu mātes, bet atpakaļ viņas vairs netiek. Un tad mēs atbraucam otrā dienā un praktiski šie korpusi visi būs no bitēm brīvi. Ar šādiem stropiem strādā bitinieki daudz vietā Eiropā, arī Kanādā un ASV. Populāri tie ir mūsu kaimiņu valstī Igaunijā. Šā tehnoloģija ļauj vienkārši izaudzēt līdz ienesumam to bišu skaitu ļoti lielu, jo mums pirms ienesuma vajag ļoti daudz bites stropā, lai viņas tieši to medu mums sanes. Un mums līdz ienesumam mēs ar šiem stropiem varam to izdarīt un iegūstam ļoti lielu bišu skaitu, kas arī galā atnes tos 100 kg. Igauņi pat iemācījušies tos paši arī izgatavot. Mūsu galvenieki gan pagaidām vēl ar kaimiņiem konkurēt nevar. Meklējam, kas var izgatavot tos korpusus. Latvijā apbraukāt galvniecības, diemžēl nesanāca. Mēs dabūjam cenu latos, to pašu Igauni mums uztaisīja pērā. Ja. Viņi ir iemācījušies, priekš mūsu galvniekiem tas bija bišķiņ tāds, aifinieris, putaplast un vēl kaut kas, tas bija varbūt sarežģīti. Un joprojām arī uz šodienu arī pasūtot uz nākošo gadu jau tos korpusiņus, mēs atkal mēģinājām dabūt varbūt tepat Latvijā kādu galvniecību, kas varētu mums to uztaisīt. Cenas ziņā viņi nav spējīgi vienkārši pagaidām konkurēt. Vaicāts, kā pievērsies bitinieku arodam, Juris stāsta, ka interesi par to nākus jau no bērnības. Kaut kas bija tajā bišu saimē, kaut kas tāds nezināms un kas vilka. Visu laiku vectēvam bija laukos bites, un būdams maziņš puika gāju palīgā skatīties, un neskatoties uz to, ka dzēla, koda un sāpēja un raudāja, bet vienalga kaut kas ir palicis, un vienkārši iestājoties kaut kādam noteiktam vecumam, kaut kas galvā noklikšķē, ka vajag. Vienkārši ir tā, ka aizrāva tik traki, ka praktiski 3 gadu laikā var teikt, ka nesaku, ka esmu izlasījis visu nekad nevar izlasīt, bet lielāku daļu, kas ir lasama vielas gan Latvijā, gan interneta vidē, principā izlasīta. Bija apmeklējis kursus un iestājis vecbebru skolā, bet, diemžēl tā, ka to bišu saimju skaits ir tik liels, ka, un mācības notiek vasarā, tad praktiski var teikt, ka cik var sanākt tālmācība, pamācīties vakaros, tik arī sanāk. Juris neslēp, šāda veida stropi ir dārgi, un labi, ka bijusi iespēja gūt finansiālu atbalstu projektā, tomēr viņš nolēma nākamgad ieguldīt arī savus līdzekļus to iegādēji, jo viņš pārliecinājies, ka tas atmaksājas.